Tā, un tāpēc karts mums rāda, ka kaut kur pa kreisi, jā. Ir kā viesnīcas teritorijā jāiet. Un tā pa kreisi sākās tā Veselības taka. Nu jā, šodien pirmo dienu ar pilnājām ugursjomām, jo mašīnu mēs esam atdevuši. Tālāk neiet vairāk. Sastingi. Babuļam izskatās. Mums iet atpakaļ, ja būs patīkami. Mums vajag tur uz tā mājām, tur uz kunitiņu. Izskatās, ka tikpat tur ir taka. Teiktu sazini, vienā vietā pēkšņi žoks priekšā un viss. Prieka beidzās. Kāp kilometru apakaļ kalnā. Mums jātiek uz to vien pēc celiņiem, varbūt tas mēs pēc studiem no raizēm. Arī, kur viņš arī ir. Tad būs labi. Tam sarežģītākajam posmam tikām cauri, tam akmeņu nogrūvumam. Un tagad jau te izskatās ļoti skaisti. Tad mums tagad trepīts tur iet augšā. Tad jācer, ka apakaļ nebūs jāiet. Šī ir tāda vispār mini pludmalīte, bet nu tik labi izskatās. To jau tikai vietējie zina. Un šī tā trepīta labi iedien iekšā.
baigais kāpums pa trepēm. Redzi? Vēl tur nedaudz. Karsts ļoti. Šitas kāpums arī, es nezinu, tad ir saule vēl nekas ir 30 tagad. Un vienkārši tā, to siliem cepeni vienkārši. Tak, tā kā. Jā, nu tur mums jāiet it kā pa 3 kilometri, bet paskatoties uz turieni, tas mākonis vienkārši nokritis no debesīm lejā, tad iepakā ielējā iekšā tādā līdzi. Mēs vienkārši skatījās no sākuma tāds kalns arī redzēt, un pēc tam viss tāds pilnīgi tagad tas lietas mākonis iegājis arī līdzi bedrītā iekšā. Dīvaini tā, nu nekad nebija redzējis.